Nu, laba diena visiem. Tātad, ko varu pateikt? YouTube ir nobloķējis atkal manu kanālu Darbnīca. YouTube viņš ir nobloķējis kanālu Darbnīca, tāpēc, ka es biju ierakstījis komentāru, bet noskatījos kaut kādu paļa bazāru Latvijas šito te dzērāju, kaut kādu sātanistu raidījumu, vai arī YouTube kanāls, tas laikam ir paļa bazārs, nezinu. Un tur kaut kas pa gejiem bija, un es uzdevu džasu, kā vienmēr, un pēc kaut kāda, nezinu, pusgada vai kādu, tagad burtiski nedēļu atpakaļ, kaut kāds pusgads ir pagājis, un YouTube uzlika kārtējo bloķi, man visu laiku par sodomistiem bloķē, izņem video, uzliek soda sankcijas, 2 nedēļas, neko nedrīkst darīt, un tā es ik pēc laika nokļūstu uz 2 nedēļām šādi slikto sarakstā. Ko gribēju pateikt? Gribēju pateikt tādu lietu, kad, jā, tāpēc tagad ielikšu savā rezerves kanālā, kas saucās Pagano. Šis video būs Pagano ielikts. Ko gribēju teikt? Redziet, kā ir. Daudz kas ir uz sirds šobrīd tāds, ko Dievs grib izlikt caur manīm ārā. Ja? Jo mums ir, mums ir jāmauc Dieva vārds, kā saka, jāmauc Dieva vārds ārā. Mums ir katru dienu jāmauc ārā, jo tāpēc, kad ticība rodas no sludināšanas, jeb no vārda dzirdēšanas, un ja neviens vārdu nesaka, tad neviens neko nedzird, nezinu, un nevar atgriezties no grēkiem, un nevar kaut ko dzīvē mainīt. Tāpēc ir jāsaka un jārunā, un tā rodas ticība kādam, kas to tavu teikto dzird. Lūk, tur, protams, nevar pateikt, vai tā ticība viņam tulīt ieslēgsies 2. dienā, vai pēc gada, pēc 5, un kādā brīdī tas būs, ja? Bet, ja tu būsi teicis, un kāds būs dzirdējis, tad Dievs īstā laikā, tur, kā Bībele saka, aplaistīs un izaudzēs, un tu esi kā sējējs, kas sēj sēklu. Kur ir situācija? Ļoti ātri tāds, kāpēc es te šodien atkal ieliku tik daudz darbi, redziet, tā es un namiņu, gatavoju namiņu, finalizēt gribu, bet, darbi daudz vēl te, bet Dievs runā šodien, Dievs runā, neliek mieru. Tātad, kas pa lietu ir? Vakar ātri paskatījos kaut kādu, aizmirsu 2 kungus, Vrubļevskis, Arnolds, kaut kāds, to es vēlāk apstīšos, kaut kādu speciāli uztaisīšu vēl video, bet 2 kungi tur rakstīts, ka viens kaut kāds tur atvaļināts armijas cilvēks, un viens kaut kāds tur arī kaut kas tur, var sakot, viņiem arī savs kanāls YouTube'ā, un pirms dažām dienām viņi te bija ielikuši arī apspriedi par šito te, vai Baltijas valstīs, tur Krievija iebruks un kas un ko. Kā es teicu, es te baigi latviešu kanālus necienu nevienu, un tā kā, teiksim tā, neskatos baigi, tur neeju tos skatījumus viņiem taisīt. Tāda ir mana attieksme, un tāds es esmu, ja. Bet es parasti izlasu virsrakstus, un man jau ir skaidrs pēc virsraksta, kas tur ir rakstīts, kas tur būs. Un šobrīd es domāju, labi, pastīšos, ko tie puiši runā, jo arī viņiem es biju ierakstījis komentārus, kad apstieties manā kanālā, es jau sen pa to saku, jau gadu atpakaļ es teicu, ka Ukrainu uzmetīs, NATO izjuks, Eiropas Savienība izjuks. Un tagad es jau kādu laiku jau runāju par to, ka Eiropā būs drīz karš, un par to, ka Krievija iebruks un tas, un visu es stāstu. Noklausījos 19 minūšu šito kungu abu 2 sarunu. Ko? Abi 2 runā un atzīst un skaidri un gaiši pasaka, ja es to saku Bībeles gaismā, vispirms, ja, kad Krievija ir tas Gog. Kāds to, vai Putins, vai kāds cits cilvēks ir šis Gog no zemes Magog, bet Krievija ir šis Gog Magog zemē, ja, mēs redzam, ka viņi vēlāk ies uz Izrēlu un vedīs aiz sevīm visas tautības tur, nezinu, pastieties, kam interesē, paskatieties, kādas tautības ies līdzi, bet lai viņi pie tām tautībām tiktu, viņiem ir ļoti daudzas zemes jāiekaro, citas zemes vienkārši varbūt ar iebaidīšanu, ja, iebaidīs un tie padosies un vispār nepretosies, ja jāsaprot.
Un šie abi kungi vakar apsprieda to, jā, ka Latvija ir uz šīs Krievijas robežas uz šo Eiropu, un, protams, ka Krievija viņa ies cauri Latvija, Lietuva, Igaunija, te viss, jā, un otrs ir tas, kad Krievijai arī, viņi redz, ka varbūt nevienmēr jāiziet uzreiz kaut kādi šitādi cilvēki te par robežu jāsūta, kā, piemēram, ko tu rakstīts, atkal Kijevu kaut kādu bombardēju vai nakti vai kas tur, jā. Redzi, viņi izlaiž lādiņu no kādas tālšaušanas šīs iekārtas, ja? Un viņš tur aizlido 600, 800, nezinu, 1000 kilometrus, ja? Tāpēc ir jāsaprot, kad dažādi. Tas viss gan notiek Ukrainā, gan mums ir tagad jābūt gudriem un jāskatās uz Ukrainas to visu scenāriju un kā viss notiek, tad ir jāsaprot, ka šādi arī notiksies jebkur visur citur, ja? Mēs redzam visādas tur, jā. Un ko es gribēju galveno teikt? Galveno gribēju pateikt to, ka man prieks, ka šie divi kungi, kas tā kā, neskata to visu bībeles gaismā, bet reāli nebija kaut kādi tur atkal šitie te Latvijas, tur, nezinu, valdības, atkal mūsu latviešu šito propagandistu visu kaut kādi šitie rupori, ja, bet jo kaut kādi propagandisti pateiks, ne, viss ir okei, un var sakot, nefilozofēšu, bet paskatieties, ir visādi, kas tur saka, NATO sargās, NATO darīs vēl ko zēni. Vēlreiz saku, NATO ir nobijies, NATO baidās no Krievu uzbrukumiem, NATO baidās no šīs sadursmes. Paskatieties, kas notiek, visi Piantkovski. Ukrainas karā šajā visā laikā, 2 gadu laikā, es esmu tik daudz video noklausījies, noskatījies, kur visa veida, visa līmeņa speciālisti atzīst, kad negrib NATO iesaistīties karā ar Krieviju. Negrib. Kāpēc negrib? Baidās. Tāpēc, kad tie NATO vai kādi visi šitie te brīnumi, nav viņi karotāji. Saprotiet, viņi nav. Viņi ir, kā lai mēs sakam, papīra tīģeris, vai kā tur kādreiz teica, ja? Liels kā tīģeris, bet viņš ir no papīra, saproti, tu paņem no kartona, vai ne? Tu kā do viņam ar kulaku cauri, viņš no MDF 3 mm, un tev ir diktas papīra tīģeris, ja? Tāpēc viss tas NATO ir fufelis, blefs un butaforija un imitācija, ja? Un viss tas, ko viņi tie tagad runā un dara, jo, kā es savos visos video stāstu, tad, kad būs tas reāli jādara, viņi nobaidīsies, nočurās. Es jau tur citus video esmu ierakstījis rupjāk un tā, bet tagad es lietoju vārdu nočurās, bet jūs saprotiet, ko nozīmē nočurāt, nobaidīties. Neviens neko nesargās, un es cik reiz teicu arī vēl, kāpēc. Tāpēc, ka kāpēc, un tagad arī vēl ātri par to Amerikas, to NATO, ja? Kāpēc tur Amerikā kaut kādam Johansonam, Johnsonam vai kādam šitam te Frankensteinam, būtu jāmirst, jādod dzīvība par kaut kādu Latvijas te Anitu, Sanitu vai Bāleliņu Jāni Bāni. Saprotiet, ja? Es tā smejos, sakau, sarkasmus. Kāpēc, ja? Tāpēc, ka pirmkārt tie ir grēcinieki un grib dzīvot, un otrs, tas grēcinieks skatās, johai, tie tur Latvijā mierīgi grēkos, tie ieliks sodomistu par prezidentu, Rinkēviču, ja, sūkātāju, un tas vadīs valsti, un es iešu par kā saka, sūkātāju valsti tur glābt un sargāt un ko, ja? Tā kā es ceru, ka pietiks visiem veselais saprāts, nekur neko neiet, nevienu nesargāt, un katram pašam ir jādzīvo un dzīves laikā pie Jēzus jāatnāk, ja, jo savādāk, ja tu nomirsti bez Jēzus, mūžībā tu esi pazušanā, Bībele saka sākumā elle, un tiesas dienā tevi iemet uguns jūrā mūžīgā, kas nekad nebeidzās. Dievs skaidri ir uzrakstījis visās atklāsmes grāmatās, un visur visi skaidri uzrakstīts. Paņemiet Bībeli un izlasiet visu biezot cauri. Redzēsiet, par visu ir skaidri gaiši pateikts. Jebkuram neprašam ir iespējams paņemt, atvērt un izlasīt un saprast. Lūk, tāpēc, ko es gribu teikt, uz tā visa fona, kad arī šie kungi runā par to, ka būs, kad ir jāsaprot, ka būs, ja, es arī piedalos lēnām un redziet, kas tur vēl ir, tur tiek analizēts
kad citi kaut kādi poļi vai kas ir pateikuši, ka tas būs tuvāko 3 gadu laikā, nu citi kaut kādi optimistiskākie ir pateikuši, ka nu tā Krievija te viss bruks un tad tas kariņš būs tur 5, 6, 7 gadi. Nu, Zēni, es jums pateikšu, ja Krievijas kara rūpniecība šobrīd strādā, kā tur bija teikts, 3 maiņās uz 24, 7, ja, tad viņi tagad ir tur atguvušies un viņiem tagad iet vaļā un lādiņi un iekārtas un tas un visu un šo, ja, pa to laiku okal dzimst jauni udmurti un dzimst jauni šitie te visi, ja, Kazahi un Kirgīzi un var sakot, Zēni, tā kā es teicu, no Pleskavas 6. divīzijas Ivanovs un Sidarovs drīz ienāks Latvijā, un es prognozēju tos 3 gadus. Man starp citu viens video, es atcerējos, kad mēs biju uzrakstījis Krievija, mana prognoze Latvijā iebruks 24. gadā. Nu, Zēni, es teikšu tā, 24. gluži vairs, laikam nē, bet, davai es arī esmu pie tiem piekritējiem, kas apmēram, 3 gadi. Dievs mums dod 3 gadus. Atgriezties no saviem grēkiem, jo mums ir jāsaprot, notiek visādi fiziskie kari, un viņi visi ir ar garīgo nozīmi, ja? Jūs saprotiet, neviens cilvēks, ja jau ikdienā ir miera laiku apstākļi un dzīve un viss, ja? Ko mēs redzam? Džeki sadzerās, piemēram, ar autiņu, ja es aizmirstu dažus gadus apakaļ, kaut kur vidzemē bija baigā traģēdija no Anglijas, vai kur atbraukuši kaut kādi jaunieši, 6, 7, 8, sadzērušies, salekuši iekšā kaut kādā tur autiņā, bet man liekas, tas kaut kāds vidzemes kaut kāds stāsts bija. Ja? Un atcerieties, toreiz viņi vilka pa kaut kādu birzi, liela šoseja un abās pusēs koki un kaut kur iemaucās iekšā un visi gāja bojā, 6, 7, nezinu, 8 un atbraukuši no kaut kādas Anglijas īrijas, ja pareizi saprotu, un visi gāja bojā un tā bija pa visu Latviju liela traģēdija. Pa šito laiku līdzīgas te visu apkārt vēl ir notikušas, ja? Vai tā laikā bija karš? Nē, ja? Tad mēs redzam, ka cilvēki mirst bez Dieva, sātanas viņus tur iedzirda, nodzirda, sadzirda, tad liek braukt, ja? Un finālā aizved pie sevis, pie saviem ļaunajiem, kā Bībele saka, gariem dēmoniem uz elli, ja? Sātans pļauj, jā, Dievs pieļauj, tāpēc, ka viņš redz, ka šie cilvēki neglābjās un nenāk, jā, tāpēc ir jāsaprot, ka Dievs visu redz un pieļauj un notikumiem Dievs ļauj iet, un kāpēc tā? Tieši tāpēc, ka tā Dievs bija izlēmis, jo viņš jau redz to cilvēku sirdis. Ja mēs grēcinieki kaut ko skatāmies kādreiz, vai bija tik labs cilvēks, bija vēl kāds, ja? Tur vai palīdzēja un darīja, tad tas bija āršķība, ar Dievs redzēja iekšā, kad bija sapuvis, grēcinieks, izvirtis un neatgriežami slims un beigts un pagalam, un Dievs vienkārši nogriež kā dārznieks, noamputē ar šķērēm, ja, čiks un visu un cauri. Viņš redz, ka tas cilvēks nenāks pie atgriešanās. Dievs visus iekšas mūsējās redz. Kaut kā tā. Tā kā, ko es gribu teikt, tad Zēni 3 gadi, un Pleskavas divīzijas šitas Ivanovs Sidarovs nāks iekšā, ies caur Latviju, kā es teicu, sitīs, spārdīs, varos, pastieties buča un irpiņa, ja? Irpeņi, kā tur Ukrainā. Var sakot, Krieviem tas rokraksts, mēs redzam, ka tas ir sātanam. Sātans ir cilvēku nīdējs un ļaunais un visus grib nogalināt un iznīcināt, bet viņš ko lieto cilvēkus. Cilvēkiem iedod idejas, kā sist, kā spīdzināt, kā darīt. Tas viss nāk no sātana un grēka sagraustais cilvēks to paņem, paķer, un ja viņš ir sadistisks, tur kāds tur noskaņots jau, tad sātanam pavisam maz, kas ir jāpasaka un jāizdara, ja? Bet latviešu tauta to ir pelnījusi, davai būsim godīgi, davai nelieku kam nepatīk, lai neskatās manu video, neskatieties kanālu, kā saka, atrakstieties, iet prom. Man ir pilnīgi vienalga, es jau esmu, kamēr kanāls man ir 2 gadi, es jau esmu sapratis, ka es labs visiem nebūšu. Un ne jau es te nāku tagad izdabāt un uci un pusi, un ne jau man ir biznesa kanāls, man nav kāda šī monetizācija pieslēgta un viss ir es uz savu entuziasmu un uz to, ko ja Dievs liek pateikt, es saku, un kā, var sakot, kā māku tā mauju, ja? Tāpēc es neko negaidu, ka man tur kāds kaut ko aplaudēs un pozitīvos komentārus rakstīts. Ja es esmu arī 2 gadu laikā pa YouTube te aplauzies un sapratis, un sākumā es tur gribēju un domāju un gaidīju, man būs tur šitāda Ligita un tāda Sigita, man būs tur, Zēni, beidziet, nav ne Ligita, ne Sigita, visi ir, kā saka, kirdik. Bija te nesen Ligita un, kā mēs sakam, izbeidzās, vai ne? Bez Ligitas vēl daudz ir izbeigušies. Šitie te pazuduši man ir visi rendīri un Dzintars Darģelis, kas visu laiku par pidariem lika man īkšķīšus zem video. Visi ir pazuduši, neviena nav, Zēni,
Sorry, ja es to ņemtu vērā, tad man vajadzētu aizvērt kanālu, apsteisties te reku zem manām priedītēm un raudāt. Bet es to nedaru, tā kā zēni, es jums saku, 3 gadi jums vēl ir, kur sakārtot savu dzīvi, atgriezties pie Dieva, bet šito 3 gadu laikā, ja pēc tiem 3 gadiem Krievija ies caur Latviju un kauliņi te tiks samalti.